Daudziem no mums ir labi pazīstams teiciens, ka dzīve ir kustība. Un tas nozīmē, ka mēs ejam dzīves ceļu un mēs nevaram šajā ceļā stāvēt uz vietas. Cilvēkam visu laiku vajag attīstīties. Un ja ir attīstības dažādas programmas pieaugušajiem, tad šoreiz gribētu piedāvāt ļoti interesantu programmu, kur mēs vēlamies audzināt bērnus, audzināt viņiem sirds gudrību, mācīt sirds gudrību. Iekšējā brīvība ir tikai cilvēkam dota ļoti dārga un ļoti īpaša dāvana. Tieši šī brīvība mums palīdz uzvarēt, mums palīdz kļūt veseliem, mums palīdz pārvarēt dažādus izaicinājumus un nonākt pie kāda mērķa vai piepildīt savu aicinājumu. Saglabāt šo dāvanu ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums, cilvēces uzdevums šajā izaicinošajā laikā, kad pazaudēt brīvību ir tik vienkārši. Un šī programma ir vecumā no 4 līdz 11 gadi. Šī programma ir interesanta ar to, ka visbiežāk skolā bērns attīstās, emocionāli, cilvēciski, intelektuāli, bet novārtā paliek garīga attīstība. Bet šeit mēs vēlamies piedāvāt šo integrālo attīstību, kur bērns varētu attīstīties gan intelektuāli, gan attiecībās, tādā cilvēciskā formācijā, gan arī emocionālajā, bet arī garīgajā. Ja, tieši audzināt šo un mācīt saprast sirds gudrību. Tāpēc uzņemsimies arī atbildību, būsim atbildīgi arī par bērniem. Tas vienmēr ir rūpējis arī baznīcai, jo, lai bērns varētu labi attīstīties, tad labi ir vienmēr, kad sadarbojas ģimene, skola un baznīca. Šīs 3 institūcijas, kuras ir ļoti, ļoti svarīgas. Un ja visos tiek sludinātas tās pašas patiesības, tās pašas vērtības, tad bērnā nav šīs sašķeltības, jo vieni runā to, citi runā kaut ko citu. Bet, kad notiek šī sadarbība, tad vislabāk bērni var attīstīties un arī savā dzīvē iet uz priekšu. Mūsu inovācija jau savu ceļojumu ir uzsākusi. Šobrīd Ilūgstes baznīcā programma, man liekas, iet jau kādu 4. sesiju. Un gan vecāki, gan bērni, skolotājs, Ilta un Līga, kas vada šo programmu, raksta ļoti skaistas un aizkustinošas atsauksmes. Nākamā baznīca, kur mūsu inovācija savu ceļojumu iesāks, ir Jēzus sirds baznīca Daugavpilī. Tādēļ mēs aicinām jūs pievienoties, vest savus bērnus. Nodarbības sāksim janvārī, tās vadīšu es, un tā ir iespēja vecākiem uz 2 stundām atvest bērnu, dzīvoties brīnišķīgām, radošām, interaktīvām nodarbībām, kur varēs būvēt un klausīties stāstus, un runāt par dzīvi, un dzert tēju, un zīmēt, un mazliet būt ar sevi, apklust. Trenēsimies sajust sevi dažādos veidos. Metode ir bērnu dabai tuva, ekoloģiska, interesanta, uzrunājoša. Un tādēļ vediet savus bērnus. Tāpēc iesaku un arī aicinu arī atsaukties jūsu vecākus, jo arī uz jums gulstās šī atbildība, lai bērnus arī garīgi formētu un audzinātu. Kad aicinu atsaukties šai programmai, par kuru mēs vēlamies piedāvāt, un šī ir brīnišķīga tāda iespēja un brīnišķīgs veids, kā arī audzināt bērnus, kā viņiem mācīt sirds gudrību.